Tas ir. Nu, un trešais keynote runātājs pirms ķeramies klāta diskusijai ir tehnoloģiju uzņēmējs Jākabs Enziņš. Halo, labdien! Tā, parunāsim par to, kā eksportēt uz daudz valstīm bez neviena darbinieka. Un es ticu, ka šobrīd auditorijā ir kāds cilvēks, kurš to izdarīs daudz ātrāk nekā man izdevās, bez neviena investora, bez neviena darbinieka, bez ofisa un tikai ar savu datoru. Un visticamākais, ka tas cilvēks, kas to izdarīs, viņš arī īstenībā nebūs programmētājs vai nepratīs to darīt. Bet par to nedaudz vēlāk. Man parasti patīk pastāstīt par sevi sākumā un par cik mans darbs ir saistīts ar tehnoloģijām. Un, ja es esmu labi padarījis darbu, tad, kas mainās dienas beigās, ir kaut kāds cipars kaut kādā kontā vai tabulā. Tāpēc ārpus darba man patīk kaut ko darīt ar rokām. Es tiešām izbaudu gatavot ēst. Man patīk dārza darbi, man ļoti patīk audzēt tomātus un nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Un man vispār liekas, ka vīriešiem patīk tie sporta veidi, kur ir kaut kāds mazs priekšmets jāiedabā un kaut kādā caurumā no liela attāluma. Kā piemēram golfs vai hokejs. Tie ir tie sporti, kas man ļoti patīk. Ikdienā es strādāju ar ārzemniekiem no vienas konkrētas valsts, ko es neminēšu, kas tā ir pa valsti, bet rīmējās ar Šmitāliju. Un viņiem ir tāda problēma, ka viņi nevar uzrakstīt cilvēku vārdus pareizi. Un tad mans favorīts ir šeit te pa vidu, labajā pusē, jo sanāk, burti jau ir pareizie, bet divus burtus samainot vietām pilnībā izmainās vārdu nozīme. Un tad man kolēģi ar lielu prieku šos te ekrānu šāviņus uztaisa un noglabā vienā mapītē, lai es jums viņus varu parādīt, kad man ir jāuzstājās šādās te vietās. Es esmu tāds uzņēmums arī izveidojis, ar ko es lepojos. 3 no tiem ir novērtējuši ne tikai es, bet arī citi uzņēmumi, kas ir vēlējušies tos iegādāties. Ar šobrīd 3 no tiem biznesiem esmu vai nu jau pārdevis, vai šobrīd esmu tādā pārdošanas posmā. Un šodien es pastāstīšu vairāk par Tweetdeleter. Tas ir tas uzņēmums, ar kuru mēs eksportējam uz daudz valstīm bez darbiniekiem. Bet pirms tam es gribu pateikt to, ka parasti, tad, kad sanāk izveidot kaut ko veiksmīgu, tur pa vidu nāk noteikti arī daudz dažādas neveiksmes, un man noteikti tādas ir bijušas apmēram 20, un es nekautrējos to stāstīt. Un šodien nav fuck up nights tēma, bet noteikti man būtu daudz ko stāstīt par dažādiem biznesiem, kurus es esmu nofeilojis. Un ja jums kāds saka, ka viņam viss izdodas ar pirmo reizi, un ja kas, kam es pieskaros, man tur vienmēr izdodas to pārvērst par biznesu, tad visticamākais tas cilvēks vai nu melo, vai nu viņš ir pa dumju, lai apzinātos, ka tā bija īstenībā apstākļu sakritība. Biznesu veidojot statistiku un matemātiku strādā, jo vairāk mēs mēģināsim, jo lielāka iespējamība, ka sanāks. Tagad ķeramies pie tā temata par to eksportēšanu. Bija 2011. gads, Twitters, tagad saucās X, viens no sociālo tīklu smagsvariem, ļoti populārs visā pasaulē. Un sāk parādīties pirmie skandāli ar šovbiznesa un politikas pārstāvjiem, kad atklājās, ka viņi, pieņemsim, dažus gadus agrāk, vai daudzus gadus agrāk, kādā no šīm te platformām ir kādus tur rasistiskus vai antisemītiskus komentārus izteikuši, un tur rodās liels skandāli. Un cilvēki sāk aizdomāties par savu digitālo nospiedumu, ko mēs rakstam internetā un tā tālāk. Un tajā pašā laikā šajā te platformā izdzēst tvītus nebija iespējams tā baigi ērti. Cilvēkam bija pa vienam jāmeklē, viņi tad jāspiež, vai tu tiešām vēlies viņus izdzēst, tur jā. Un tā, ja gribi izdzēst, piemēram, 1000 tvītus, kas varētu būt tāda normāla situācija tādam jaunietim kā man, kurš tajā brīdī mācījās pēdējā gadā augstskolā, un es tur varbūt biju sarakstījis visādas muļķības, studējot nakts vidū, tad man vajadzētu vismaz kaut kādas vairākas dienas, lai to izdarītu. Un, protams, neviens negrib vairākas dienas sēdēt un dzēst tvītus. Un tad mēs nolēmām šo problēmu risināt ar produktu, ko mēs nosaucam par Tweetdeleter. Un tik vienkārši un muļķīgu lietu arī tā lieta dara, kad vienkārši dzēš tvītus. Tur, protams, ir visādas citas features, ka tu vari atfiltrēt pēc dažādiem laikiem, datumiem, atslēgas vārdiem un tā tālāk, bet pats pamatprodukts ir ļoti vienkārši dzēšana tvītus. Produktu mēs radījām hackathona laikā, 48 stundās. Tātad man nāca tālāk kā pieredzējuši programmētāji un dizaineri, ne tikai no Latvijas, un tad mēs viņu tur uztaisījām. Un mana tā stratēģija bija sekojoša, ka cilvēks, kurš ir nolēmis, ka viņš grib izdzēst savus tvītus, viņš visticamākais no sākuma mēģinās tajā pašā Twitterī to izdarīt. Un tā, ka viņam nesanāks, viņš ies uz Google un meklēs, how to delete all tweets with one click vai kaut ko tam līdzīgi.
Un tad bija doma, ka mēs mūsu mājaslapus, to landing lapu, optimizēsim uz tiem keywordiem, kas būs saistīti ar šo tvītu dzēšanu. Un pats prototyps bija tāds butaforija, viņš īsti pat nestrādā. Jo, mūsdienās 2 stundu laikā var jau diezgan jaudīgu produktu uztaisīt, tad pirms 15 gadiem tā gluži nebija. Un tad pagāja kādi pāris mēneši, un mēs secinājām, ka tiešām cilvēki Google ir indeksējusi mūsu lapu, mēs tiekam tur parādīti, viņi nāk uz mūsu lapu, spiež virsū uz tās lielās pogas sign up, un pēc tam mēģina arī kaut ko dzēst. Tad man bija skaidrs, ka tas produkts tad ir jāuztaisa līdz galam un jāpadara strādājošs. Pēc tam, protams, bija visādas tur vēl situācijas, kurām nav laiks šodien stāstīt, bija kāpumi un kritumi, bet tā ļoti vienkārši runājot, mēs vienkārši augām tādā eksponenciālā izaugsmē ar vien vairāk valstis, ar vien vairāk klienti no visas pasaules. Un pagājušajā gadā es paskatījos statistiku. Mēs bijām no 230 valstīm īstenībā klients apkalpojuši. Tur ir daudz, visas iespējamās pasaules valstis, jo vienkārši produkts ir visās iespējamās valodās, un tad Google mums viņu palīdz reklamēt. Un biznesa modelis mēs prasām mēneša abonēšanas maksu, tāpatās kā Spotify vai Netflix, piemēram. Tagad jūs sēžat tajā auditorijā, noteikti domājat, labi, tur var uztaisīt biznesu, varbūt pat miljonu vērtu biznesu, kāds to izdarīs, bet kāda tas īsti tagad būs, Jēkabs tur audzē tomātus un stāsta kaut ko, kas man tagad ir jādara. Es jums piedāvāju 4 soļu plānu, kā to izdarīt. Es negarantēju, ka viņš strādās, bet tas ir tas plāns, kuram vairāk vai mazāk mēs sekojam paši līdzi mūsu startup studijā. Mēģinam regulāri radīt jaunus produktus, vai drīzāk prototipus, tad cerēt, ka viņi aizies, un ja viņi aizies, tad mēs viņus uztaisam kārtīgi. Meklējam nākamos tvīdelīterus, jo es laikam aizmirstu to pateikt, tad, kad es piekrītu šeit uzstāties, es vēl to nenojautu, bet līdz šodienai mums sanāca, ka mums to biznesu jau pārdevām. Mums bija konkrēti interesanti no Amerikas iegādāties, un tad mēs piekritām un pārdevām to biznesu. Tagad mēs būvēsim jaunus tvīdelīterus. Pirmais solis ir jāatrod kaut kāda problēma un ir jāskatās tādā veidā liels tirgus, maza niša. Attiecīgi Twitters ir kaut kāda liela platforma vai X, šobrīd saucās dzēst tvītus, maza niecīga lieta. Un tur jums jākļūst par dominējošiem vai vienam no lielākajiem spēlētājiem. Visticamākais tas būs miljonu, ja ne pat miljardu vērtīgs bizness. Otra lieta, tad, kad ir šī problēma ir atrasta, viņa ir kaut kā jāatrisina, jāuztaisa produkts. Tur ir 3 varianti. Viens ir var piedalīties hackathonā, kā es to darīju, ka gribās to ideju īstenot ar vēl kādiem citiem cilvēkiem. Hackathon ir baigi laba platforma, jo, ja tu nepazīsti citus, varbūt tās programmētājs, dizainers vai līdzīgi domājušos, tad tur viņus noteikti varēs atrast. Bet, ja negribās ar citiem kopā varbūt dalīties, tad vienkārši var pats mācīties AI un taisīt. Mūsdienās šādus prototipus uztaisīt ir diezgan vienkārši. Es domāju, ka šobrīd viens pats 2 stundu laikā varētu uztaisīt labāku prototipu nekā pirms 15 gadiem mēs 4 jau tādi profesionāļi. Un trešais variants var vienkārši iepazīties ar kādiem citiem cilvēkiem. Jūs šobrīd mācāties augstskolā, es domāju, ka jums blakus sēž kādi cilvēki, kas diezgan labi tādas lietas prot. Un es neesmu liels Marka Cuban fans, bet manuprāt, viņš ir pareizi pateicis, un es darītu līdzīgi. Ja es būtu šobrīd jauns cilvēks, tad es katru sekundi, ko es būtu nomodā, domāt par to, kā izmantot AI savā labā. Jo tur viss tik šausmīgi strauji attīstās, un tas būs kaut kas tāds, kas mainīs pasauli noteikti. Trešā lieta, un šī ir atziņa, ko es esmu guvis mentorējot startupus ļoti bieži. Pagājušajā gadā es satiku apmēram 20 komandas, un tā saruna ļoti bieži ir sekojoša. Ir skaists produkts, skaists prototips, viss ir forši, un tad mēs nonākam pie sarunas. Es tā, labi, parunāsim par pārdošanu, kā jūs dabūsiet tos klientus. Baigi bieži atbildi no tiem startupiem, jaunu uzņēmumiem ir, tas bija tas, ko mēs jums gribējām pajautāt. Man ir tāds, labi, cik ilgu laiku jūs pavadījāt taisot to prototipu? Tur atbildes no, 2 nedēļas, 2 mēnešus, un tad saka, labi, godīgi tagad, cik stundas jūs esat pavadījuši domājot par pārdošanu? Necik neesam domājuši. Realitāte ir tāda, ka mūsdienās ir jābūt otrādāk, ir jādomā par pārdošanu, jo uztaisīt produktu paliek daudz vienkāršāk, daudz vairāk cilvēku to prot izdarīt. AI nāk talkā, un pārdošana ir tāds, interesants veids, kā tad, vispār kļūt redzamiem. Jo pasaule ir pilna ar skaistiem produktiem, kurus vienam nevajag, kā jau Luīza, man liekas, iepriekšējā prezentācijā stāstīja. Un
ļoti bieži arī es redzu tādu problēmu, ka mēģina atrisināt visas pasaules problēmas. Tur apmēram AI-powered marketing platform that does everything. Tā vairs nav niša. Tur ir tas teiciens, visi grib izglābt pasauli, bet kādam vajag palīdzēt mammai nomazgāt traukus. Tā kā jādomā bišķiņ šaurāk. Un es pabeigšu ar to, ka es uzskatu, ka veidot biznesu, it īpaši tehnoloģiju biznesu, tur spēkā statistika. Jo mēs vairāk pamēģināsim, jo lielāka iespējamība, ka sanāks. Un nav labāka mirkļa, kā sākt failot tagad, kad jūs esat studenti. Jo, ticiet man, kad jums būs ģimene un dzīves partneris un varbūt bērni un māja un kredīts, tad būs diezgan grūti izkāpt no tās komforta zonas. Paldies, tiekamies panelī. Paldies, Jākab. Kā tas Tweedolīt ir tā subscription puse viņam strādā? Ļoti labs iemesls pieteikties, samaksāt tos eirīšus. Tad es izdzēšu to, ko es pagātnē esmu tur savārījis un sarakstījis. Bet tā subscription puse liek domāt, ka ir tādi cilvēki, kas maksājot šos pāris eirīšu mēnesī, turpina paļauties, ka es varu rakstīt visu kaut ko, tāpēc, ka kāds manā vietā to izdzēsīs. Tā īstenībā ir, bet arī es teikšu godīgi. Visi, kas ir uz subscription bāzēti biznesi, vienmēr būs daļa klientu, kur vienkārši aizmirst atcelt. Tā tas vienkārši ir. Bet mēs, protams, mēģinājām radīt dažādas produktā tādas features, lai cilvēkiem būtu motivācija palikt ar mums vienmēr, lai viņi tiešām darītu kaut kādu darbu, arī kamēr tu guli, kamēr tu nelieto. Okay, es jau sāku pētīt katrā ziņā. Jā, man šķiet, ka tādas glupības neesmu sarakstījis, bet katrā ziņā sāku pētīt. Paldies Jākabam. Gan laiks pievērsties panelim.